Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Teda Nolana vadībā šorīt aizvadīja pēdējo treniņu pirms rīt gaidāmās došanās uz turnīru Francijā. Iesvīts ne pa jokam izties. Nu jā, treniņš labs. Vakar bija viens, šodien mazliet izgājām cauri sistēmai, kā spēlēt, jo komanda jauna puiši un gatavi rītdien doties ceļā. Nu, pastāst arī mums nedaudz par sistēmu, kā spēlēsim. Nu, principā tāpat kā arī čempioni, teica, neko īpaši nemaina. Nu, kā 5, kā viņš grib spēlēt, 5 cilvēku aizsardzībā, 5 cilvēku uzbrukumā un neitrālajā zonā, lai visur mēs būtu kā viens piecinieks visu iet cauri. Good, really. We got a good, young, enthusiastic group here that want to play and compete for a job in this team. Many new faces for you too. You know, it's going to be good for me to see some of the new young players. Like I said, there's some jobs in this team to be won, so we'll see how it goes next 3 games. Skaidrs, ka Francijā izlasē galvenais mērķis nebūs par katru cenu uzvarēt visās spēlēs. For me, it's going to be finding that 7th, 8th, 9th, 10th forward. Finding that 5th, 6th, and 7th defenseman. Because we know Pouliot is going to play on the team. We know Kula is going to be here. You know Bartulis is going to be here. So you're going to need some more players. So you're looking for number 10, 11, 12, 13th forward. You're looking for role players. You're looking for guys with good attitudes that want to compete, that want to be here, that are not going to be negative. Because when we play that tournament in February, we're going to need everything that we have, and we can't have any kind of negativity whatsoever. Mērķis galvenais vinnēt spēles, labi nospēlēt, atkal atkārtot šo sistēmu, jo nākošais turnīrs jau ir vissvarīgākais, iepazīties ar jauniem čaļiem. Es daudzus arī tā nezinu īsti, un lai būtu labs noskaņojums komandai uz nākošo turnīru. Teica Nolans uzsvēra, ka šajā turnīrā izlasē pieredzējušie spēlētāji varēs dot padomus jaunajiem. We're going to be young. We're going to have some inexperience. We have a few. Bartulis is going to be a big help for us over the next 3 games. So we got some good veterans in the team that's going to help some of the young players. Šobrīd notiek daudz spekulāciju par to, vai Zemgus Girgensons varētu pievienoties izlasē Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā, vai tomēr nē. I spoke to general manager of the Buffalo Sabres. Right now, depending on the situation, if they're healthy, there could be a possibility. He's a pro player now over North America. Not too often you get a break from over there. So we'll see how it goes, and if Rochester is healthy, it'll be a big advantage for him to come over and help us. Izskatās, ka Kirovs Lipmans un Juris Savickis tomēr spēja atrast kopīgu valodu, un dinamieši neatstāja basām kājām izlases treniņos. Jau rīt komanda dodas uz Franciju, kur ceturtdien, piekdien un sestdien aizvadīs pārbaudas spēles pret Dānijas, Francijas un Slovēnijas izlasēm. Arī mēs dosimies uz Franciju un cerams atrisinot tehniskās nianses bagažu zemē, izdosies visiem faniem redzēt Latvijas izlases spēles tiešraidēs sportcentrs.com.